Čau! Čau. Un kā izgulējies? Normāli izgulējos, pamodos samērā āgri, bet jūtos uzreiz labi, un tāpēc arī cēlos augšā un kaut ko internetā pastarpoju un tā. Cikos piecēlies? Kādos 8:38. Tev turnīrs sāks 2? Jā. Un līdz cikiem turnīrs iet? 10 līmeņus vakar beidzās kādos 2:30, pēc tā vietējā laiks ir laikam 3:30 pēc Latvijas laika. Tas diezgan vēl. Domāju, ka piecēlies baigi agri, tad nenāks miegs vakarā, tur izturēs līdz vakaram. Cerēsim, ka nenāks, ka jau kādu enerģijas zērienu paņemšu, būs normāli. Vakar kaut kāds pārtīs bija vai kaut kas bija? Jā, tur bija welcome pārtīs, diezgan normāli bija. Tā varētu normāli patusēt, ja es nebūtu šodien jāspēlē, būtu vakar spēlējis. Kaut kas tur bija, kaut kādi tur cilvēki bija no Latvijas vai kaut kas, kas satika? Jā, vēl satikām to uni, bet Latvijas pārstāvi, un vēl parunājām arī ar dažiem kādiem dāņu spēlētājiem, kur arī kvalificējušies, un likās tīri interesanti. Tas Latvijas spēlētājs nebija tur tajā pārtījā, vai bija? Nē, es viņu nesatiku. Kas viņš laikam vēl spēlēja tad, ja? Jā, tad mirkli viņš spēlēja, bet viņš jau tagad jau ir izskats. Es atceros, tu man pirms tam stāstīji, ka tas dāņu spēlētājs, viņš spēlēja kaut ko satika. Viņš spēlēja MTT un viņš stāstīja, kā tur vajag pareizi vinēt. Jā, viņam bija tur tāda interesanta schēma, kad vajag vinēt vienu underpāru pret overpāru katrā turnīrā preflu polin. Tas ir 20/80 un vēl 3 coinflips, un tad var vinēt turnīru. Un, protams, ka veiksmi nepieciešama, bet es nezinu, vai var to tā ģeneralizēt. Tu domā, ka varbūt tu šo taktiku izmantot šodienas turnīrā? Tad jau redzēs, kā sanāks. Nebūtu jau slikti vinēt tās izšķirošās situācijas. Veiksmi. Un kāds šis tev lielākais turnīrs ir, ja? Kā tu spēlējies? Jā, nekad neko tik lielu neesmu spēlējis. Un kā tu gatavojies tam turnīram, ka viņš tik liels, tur kaut kāda starpība? Vai tas pats, kas vienkārši... Ir jau nedaudz satraukums, bet tad jau skatīsimies, kā būs. Gan jau sākumā būs neliels satraukums, bet pēc tam ietīšos būs viss kārtībā. Un kā tu šorīt no rīta gatavojies, kur... Pāēd labs brokastis, šajā viesnīcā bija ļoti labs brokastis, augļi un plaša izvēle ar augļiem, visādiem kelogiem un vēl viss, ko var iedomāties. Un tad vēl bija ārā nedaudz svagā gaisā pastaigāt, un tas arī viss. Un nedaudz par taktiku tev, kāda domā sākumā spēlēt, tur kaut ko baigi skatīties flops vai tur taiti mest visu nost? Skatīšos, kāds galds būs, ja ļaus skatīties flops, skatīšos flops, ja būs agresīvāks galds, tad varbūt nedaudz piesardzīgāk sākumā spēlēšu, bet tā neļaušu visu laiku savu uzbrukt. Un varbūt vari pastāstīt arī, kāds tavs trība range būs? Es nezinu, grūti tur skatīties no kādas pozīcijas. Es nezinu, par to grūti spiest atkarībā no pretiniekiem. Bet viņš būs. Un vakardienas blogā tavā tur bija viens komentārs, kur Džeks prasīja, kad sitiesiet pa bunžām. Skatīsimies, kā veiksies turnīrā. Ja tur neveiksies turnīrā, tad jau ātrāk. Ja ne, tad tā mierīgāk ballēsimies. Bet pēc tam būs vēl 2 dienas pēc turnīra tā patikāk, ja jau paspēsim arī izbaudīt tos klubus. Davai, tad pēc cik laika tev sāks turnīrs? Kaut kā ļoti drīz, līdz jau jāskrien būs. Un pirmais breiks tad būs pēc kādām 2 stundām? Jā. Davai, tad jau moš kaut ko. Jā, labi. Veiksmi. Paldies.